sveiki visām, kas mūs šobrīd klausās vai arī skatās YouTube. Es pieļauju, ka šo sarunu arī varētu skatīties un klausīties vīrieši. Tā kā, ja šeit ir pieslēdzies arī šobrīd kāds vīrietis un klausās, tā kā sveiks arī tev. Hei, hei. Kristofs, tu esi otrais vīrietis manā podkāstā. Man bija vienīgais pirmais pagājušo gadu, kas bija urologs, bet arī tur tā mērķa auditorija man bija domāta, ka sievietes, jo man sievietes lūdza, lai viņa informācija, kas ar viņu vīriešiem notiek, lai viņas saprastu, arī varbūt kaut kādā mērā varētu palīdzēt. Un tu esi otrais, tiem, kas nezina, tas ir Kristofs Blaus. Kristofu es pazīstu ļoti sen, jo tad, kad es veidoju ar Baltiku, es nezinu, kā es nonācu pie tevis un pie Riharda, bet jūs man toreiz palīdzējāt. Manuprāt, viens no jums izdomāja nosaukumu, kad ir jābūt Ribaltika, tā kā ristāts kaut kāda gudrā doma, ka tur ir internets saistīts tajā visā iekšā, vai ne? Un mēs te kaut kādu pirmo projektu toreiz kopā uztaisījām. Jā. Un pēc tam mēs vairs īpaši mūsu ceļi nav krustojušies līdz pagājušajā gadā es paziņoju, ka es rakstu grāmatu Karsti, un tu uzrakstīji, ka tev varētu būt interesi sponsorēt, jo es meklēju atbalstītājus, jo tāda grāmatas ir dārgs produkts, ir milzīga komanda apakšā, lai to visu tā labi kvalitatīvi izdarītu. Un tad arī tu man pateici, ka patiesībā tev īsti neko nevajag reklamēt, jo tavs jaunais bizness šobrīd nav, vai patreizējais nav mērķēts uz Latvijas auditoriju. Bet to brīdiņu, kad mēs toreiz aprunājāmies, es sapratu, ka man tev vajag nointervēt priekš podkāstu, jo tu varbūt esi tas no tās vīriešu puses, kurš ļoti rūpējās par sevi un sako līdzi, un noteikti ir pamēģinājis lietas, gan es pieļauju, gan aplausies, gan arī sapratis, kas tev strādā. Tā kā izstāsti šobrīd, ko tu šobrīd dari, lai ir pilnīga atklātība, ja? Un tad iesim iekšā tavā veselībā, cik tu esi gatavs par to runāt. Jā. Tā, ka dzīvoja līdz kaut kādiem 30 gadiem, tad vispār tā tēma pilnīgi, tā kā viņa neeksistē, liekas, kas tā pa tēma. Un tad pakāpeniski katru gadu tas kaut kas nav gluži tāpat, kā pirms tam. Pirmais novērojums bija par to, ka vienkārši tu 25. Tu vari standartā noballēties kaut kāds 3 reizes nedēļā, līdz 7 rītā. Un tad ieeja dušā un braukt uz ofisu un normāli strādāt no 9:00. Un tā kā vienkārši tas resurs likās neizsmeļams, un vienkārši tas bija pirmais, kad tu nevari, ja tu noballējies, pirmkārt līdz 7:00 jau rēti var izturēt, un tad otram kārtam pēc tam nekāda strādāšana nebūs. Un tad, labi, fine, tad neballējies. Un tad nākamais, kad tu saproti, tā kā trenējies tāpat kā 25, bet kaut kā tāds sevi, ka tikai sliktāk paliek. Tad smadzenes sāka lipt kopā vienā brīdī tā, ka vienkārši tu nevar izdomāt vienkārši lietas. Tad kā neesi, tur nedara neko tādu, tā kā tas palām beidzis lietot alkoholu un ballēties tā kā 25, neesi uzkāpis ne uz kādām tur vielām, ja, bet for some reason tas smadzenes sāk mikt ciet. Un es īstenībā kaut kādu gadu domāju, kad es vienkārši sāku palikt pa lūzeri kaut kādu. Tad īstenībā viens džeks pirtī sāka stāstīt, ko viņš ir atklājis. Kad ir, ka mums džekiem beidz ražoties testosterons, un tā kā īstenībā aptiekā nopērkamie kaut kādi testosterona rips. Visticamāk, nedarīs, viņas nepacels tev to testosteronu līmeni. Kaut kāds jauns esot atklāts, kurus tu var pasūtīt no Amerikas, un viņas it kā tiešām spēja pacelt to testosteronu līmeni, ka tu analīzēs redzēsi, ka tev viņš paliek augstāks. Un kad, man tas priekšstats pašām bija tāds, ka tas testosterons ir, tikai tāpēc, lai seksu gribās, un lai tas viss tās libido mojo tēma, bet tā nav. Un īstenībā džekiem ir vajadzīgs priekš visu, un tā skaitā galvenokārt smadzenes, lai strādā. Bet cik tev bija gadi to brīdi? Cik gadi ir, kad tu esi tajā pirtī un Tas bija baigi nesen. Es domāju, ko 3 gadi varētu būt. Tad cik tev ir šobrīd gadu? 37. 37, ok. Tad kaut kur ap 35, 34, ja, kad tu sajūti, ka slīp smadzenes. Un klausies, es negribu ironizēt un trivializēt šo tēmu, bet izklausās reāli pēc perimenopauzes simptomiem. Smadzeņu migla, enerģija, nezinu, parasti ir arī miega kvalitāte sievietēm pasliktinās, kas ir tādas sekas tam visam, kas notiek ķermenī tā reāli, ne? Izklausās kaut kas nedaudz pēc tā. Jā. Rītīgi. Jā. Un tā galvenais tāds sajūta, laikam, tas pats, kas sievietēm, kad viņas
tu nevari nofiksēt to dienu, kad tas sākās īsti. Paiet kaut kāds laiks, un tu sāc baigi vainīgs justies par to. Man liekas, ka tu tā kā lūzers, esi sliņķis un tā. Mhm. Bet tā kaut kā tā hormonu ķīmija, viņa ir stiprāka par tevi. Tu nevari vienkārši saņemties. Tev ir jāatrisina tās, man liekas. Bet ko tu darīji? Tu vienkārši tāpēc, ka kāds čeks pirtī pasaka, kur Amerikā var pasūtīt, iHerbā nopēc tos testosteronu, kas ir šiem fito droši vien, vai ne? Tie augu. Es nedomāju, ka tās recepšu medikamentus tu vari pasūtīt online. Tie droši vien bija kaut kādi. Nē, viņš nav recepšu. Nē, viņš ir tas augsts, jā. Kā man Džeks stāstīja, ka tas netik sen, tas beidzot atrasts kaut kas ceļ tiešām analīzēs reāli tas testosteronu, nevis tie aptieku tie vitamīni, kas neko nedara. Viņš ļāva pasūtīt laikam 2 buņģus no viena jūzera, un viņš nebija nemaz vienmēr pieejams. Un tad es palūdzu savai asistentei tur spokoties pa to website un piesūtīt man pilnu māju. Un bija tā, jā, godīgi, ka es sāku dzert apmēram 2 dienas vēlāk, un principā 2. dienā tas vienkārši viss pazuda. Viss ir fatīgas smadzenēs, viss tā migla vienkārši pazuda. Bet, klausies, te ir jābūt baigi uzmanīgam. Pirmkārt, vai tu konsultējies ar kādu ārstu? Es jau dzirdu skeptiķus, vai ne? Un šis ir lieta, tomēr, kur tā nevar viegliprātīgi izturēties. Otrkārt, vismaz par sievietēm, ko lietoju, es arī lietoju, bet es lietoju recepšu ārstu izrakstīt testosteronu. Un tur arī visi tie pētījumi, cik esmu lasījusi, rāda, ka tev vajag vismaz 2-3 mēnešus, lai tas akumulētos un būtu rezultāts. Tāpēc šeit, jautājums, tomēr ir zinātnis, ko tu saki, jo varbūt tur bija placebo efekts, un vai tu konsultējies arī ar kādu speciālistu, vai pats izpētīji lietas? Uzreiz disklēmēšu. Jā, es neesmu ārsts, jā, es neesmu zinātnieks. Jā, tas var būt placebo efekts pilnīgi noteikti, bet tad amazing. Un es ārstus informēju, ka es to daru. Tas nedzer hormonu kaut kādu, es ceru tikai, tā ir kaut kāda tā sakne, kur it kā tev tiešām vismaz tā saka, ka palīdz. Bet tu uztaisīji analīzi? Līdzināja pēc analīzēm, ka tu sāki un pēc tam, tas paziņoja, teica, ka viņš paceļ. Tu esi skatījies analīzes rezultātus, paceļās arī? Nē, es biju par slinku. Es jūtu, ka man ir tā kā reāli 25 gadnieka enerģija atpakaļ. Man tā arī teica, Džeks, ka aizēja uztais analīzes tagad, un tad pēc tam padzeru, un tad uztais pēc tam. Un man ir citas lietas, ko darīt. Es domāju, es neko nevaru zaudēt, iedzerot kaut kādu sakni. Un tā es arī neuztaisīju to. Es nepiegāju zinātniski tam. Jā, tev nebūs pret ko nomērīt. Nē. Okay. Vienīgi man ir ko nomērīt, tā kā es esmu kopš tā laika, teiksim, es zinu, tā kā man ir ko nomērīt svarīgākās lietās, tā kā, ka es zinu, kur mēs biznesā bijām toreiz un cik X mēs šobrīd esam multiplējojuši. Es zinu, kāda izstījās mana diena, ka man tā kā bija, reāli prasījās dienas, principā dienai pa vidu vienkārši tāds liela migla visiem bija priekšā, un tas viss ir pazudis. Tas ir tas man svarīgāk, jā. Bet tu noteikti arī kaut ko citu vēl dari paralēli. Es domāju, cik tur šim tev vēl arī dzīvesveids, kas ir ar sporta zāli, kas ir ar uzturu izstāst par savu patreizējo biznesu. Tu tā kā sākumā tev aicināja, ko tu šobrīd nodarbojies, jo tas arī tomēr parāda, ka tu saproti par ēšanu un tādām lietām. Mūsu biznesa Nutrameg, tāds health tehnoloģijas. Mēs esam aplikācijas. Aplikācijās tu vari saņemt ēdienu norādījums, kas tev ir jāpagatavo, kas tev ir jāēd, kādā veidā, kā jāatrenējās. Pēc tehnoloģijas, ko mēs paši esam izstrādājuši, paši patentējuši, pat kā Eiropas patentu arī dabājām tādu detalizētāk nekā to darītu dzīves nutritionists un pieejamāk, tāpēc, ka viņš tev sēž uz laiku kabatā un var kaut ko pakoriģēt. Un mēs esam diezgan established savā nozarē. Ir kaut kādas inovācijas, kuras mūsu kompānija ir radījusi, un visa nozara pēc tam ir pārņēmusi to kā praksi. Mēs esam kaut kādi 80, bišķi vairāk 80 cilvēku, un pamatā darbojamies Rietuma, Eiropa, Amerika. Ar savām aplikācijām. Tas, ko es īstenībā daru, baigi sen. Mēs pagājušajā vasarā 18. dzimšanas dienu nosvinējām. Ar uzturu un dzīvesveidu, dzīvi lifestyle. Jā, tas
Tas ir tāds laikam mans dzīves projekts, galvenā tēma. Es darīju un daru arī visādas citas lietas, visādas charity lietas daudz, bet tāda laikam beigās tā profesionāli šis ir bijis tas lielākais. Un par savu to ikdienu ir tā, ka šitajā pavasarī mēs pārvācāmies pirms kaut kāda laika uz vidusjūru, un šitajā pavasarī es sapratu, ka tā kā, lai gan tas apmēram 3 reizes nedēļā trenējos, man liekas, ka es izskatos ar vien sliktāk un sliktāk. Un tad atkal draugs cits, un viņš tā kā stāstīja, ka viņš sen ir pārgājis uz savādāku treniņu rutīnu, nevis 3 reizes nedēļā, bet katru dienu. Un viņš nekur neiet, tāpēc, ka katru dienu kaut kur aiziet ir gandrīz nereāls. Nezinu, kurš var aiziet katru dienu uz kaut kurienu, vienkārši trenējās mājās un pat bez paklājiņa, vienkārši noklāja sagu uz grīdas un dara visu. Un es arī tā kā es sāku, gribi vai negribi, vienīgais exits no turienes ir aiziet skriet krosu. Tā kā 2 varianti - skriet krosu vai tur pumpēties uz grīdas. Un katru dienu. Un īstenībā tas man ļoti daudz ko atrisināja, jo kaut kā laikam viss tas jaunības bioloģija, viss ir vienkārši beigusies. Pagaid, bet ko tu dari? Tu katru dienu vingro? Tas ir tas, ko Jā, tu es katru dienu, es taisu spēku treniņus katru dienu, jā, es pumpējos līdz tu nevari vienkārši vairāk rokas pakustināt gandrīz. Un nākamais taisa presītes, un tad nākamais taisa pietupienus. Cik kopā tas tev paņem tas visu vingrojumu komplekss? Vajag maz kaut kāds 20 minūtes. Bet, zini kā, bet te nav kaut kāda pretruna. Tas, ko es arī lasu, protams, tas kā sieviešu ķermeni, vīriešu ķermenis atšķirās, kā Staisija Sims saka, jā, sievietes nav mazi vīrietīši, bet šis nav pa daudz, tad tomēr jādod ķermenim tas body recovery laiks, lai tā kā ķermenim, lai viņš varētu atpūsties, atgūties. Un ja tu visu laiku dod sev virsū slodzi, vai tam nerodās tāds kronisks nogurums, tīri pretēji, tu būsi vēl vairāk nogurs, tāpēc, ka tu to dari visu laiku tik intensīvi. Tā bija kaut kāds koncepts, pēc kā es biju vadījies visu laiku. Un tieši tā kā domājis, ka tāpēc ir 3 reizes nedēļā un nevis katru dienu. Un tā. Es varu tikai pateikt, ka man 10 gadus bija mērķis uzaudzēt no 85 uz 90 kg sev. Un tā kā 10 gadus katru gadu jaunu gadu apņemšanās rakstīju. Šogad beidzot dabūt tos 5 kg. Katru gadu eju 3 reizes nedēļā uz treniņiem, varbūt vēl kāda papildus sporta zāle, papildus reize, varbūt vēl tenisu aiziet, papildus reize skošu, kaut kādu kickboks un kaut kādu kardio, respektīvi. Un 10 gadus sākās ar 85 un beidzās ar 85. Un tad es pārgāju bliest to katru dienu. Kaut kāda crazy apetīte, protams, parādās arī. Un tā, bet tas man strādāja. Tu vari noskriet 5 km krosu, un tā ir lieliskā pauzes diena. Dažreiz vienkārši nevari, un tad tu aiziet paskrienā. Bet tu šo pats izdomā, vai tu konsultējies ar kādu treneri? Vai tu pats uzskati, labi zini, ka tev nevajag? Es esmu diezgan skeptisks par to, ko es esmu redzējis par tiem konsultantiem līdz saviem 37 gadiem. Es domāju, ka tas ir līdzīgi tā kā biznesā. Tie izcilie uzņēmēji, ir absolūts pasaules ikons, piemēram, Steve's Jobs. Viņš neizdomāja iPhone un neuzbūvēja vērtīgāko tech kompāniju pasaulē ar konsultantu palīdzību. Viņš vienkārši iebrauca pats tajā lietā un tāpēc to izdarīja. Redzi, tā kā tie labākie, tie crazy sasniegumi, viņi nerodas dēļ konsultantiem, un tev ir jāzina tā tēma pašam šausmīgi labi. Manuprāt, es domāju tā, ka tie kaut kādi ultrasportisti arī tur, viņi labāk zina, kā trenēties nekā viņu treneri. Un viņi savu to ķermeni pazīst tik labi. Un tā. Tas pats man šķiet ir ar tiem veselības jautājumiem. Un es atceros, es kaut kad slimoju, bija šausmīgi smaga slimība 24 gados. Un Gaļazarā ārste viena man mēģināja 2 nedēļas atrast, kas tas ir, ko es esmu saslims. Ja? Un viņi beigās man vienkārši izrakstīja ārā, jo viņi neko nevarēja atrast un nevienu slimību nevarēja pierādīt. Jā, bet man bija crazy, man ar ātriem uz turieni aizvedis, tur likās, tur miršu reāli. Un viņi man beigās iedeva linku, tad šeit ir pētījums uz kodām 200 lapām par visu, kas potenciāli varētu būt riņķī apkārt. Tad tu izlasīsi šito, tu zināsi labāk nekā jebkurš ārsts Latvijā, kas tev varētu būt.
Mhm. Un that's it. Un tā kā, un es domāju, ka tā tas arī ir. Un, ja tu gribi baigi labi justies un baigi labi būt, tad tas ir pašam jādara. Tu nevari aiziet pie viena konsultanta uzprasīt, kā uztaisīt 100 miljonu kompāniju. Tāpat tu nevari aiziet un uzprasīt, kā 40 gados justies kā 25. Generally, maybe, probably tās patiesības ēd pareizi un sporto daudz, jā, bet tieši kas tev ir jādara un kas tev tieši strādās, tas ir tev ir jākļūst par ekspertu pašam. Ko tu saprati, kas tev strādā? Tad tev tavā gadījumā domā, katru dienu šāda slodze strādā, ja tas tev dotu enerģiju un to labo sajūtu. Jā, noteikti katru dienu slodze, suplementi, jo nevar vienkārši tādos daudzumos uzņemt caur pārtiku, kas ir vajadzīgi. Un trešais ir mentāls challenge, smags mentāls challenge visu laiku. Tāpēc es sevi sistemātiski challengeoju kaut ko jaunu apgūt, kas ir liekas neiespējami un grūti, citreiz līdz asarām grūti, bet tas ir jāizdara. Un tad tu tādā veidā tās smadzenes arī uzturi vidusskolnieka kapacitātē, kad atceries, cik bija sarežģīti centralizēti eksāmeni, vai ne? Inga? Jā. Un, Jā. kad tu tagad paņem kaut kādu 11. klases fizikas uzdevumu, tad vienkārši pirmais ir, ka raudāt gribās. Kur vispār tur sāk? Ja? Jā, tieši tā. Bet tu vari arī uzpumpēt tās smadzenes atpakaļ līdz tam. Piemēram, es paņēmu tagad, iemācījos lidot. Tas bija kreizīgi grūti. 11 teorijas eksāmeni par kādiem kreizīgi priekšmetiem, un spiests bija atgriezties smadzenes 11. klases līmenī vai 12. Tā nav kāds padoms, kā mācīties, jo man arī, piemēram, sekotāji sekoja, teikuši, kā mācīties, tāpēc, ka ir arī, piemēram, tu izlēmi par medicīnu mācīties sievietes 40 gados. Tu tās smadzenes nestrādā tā vairs, un man sastīja nesen viena sieviete, ka viņai vienkārši salīmēts ir post-it lapiņas pie sienas, vienkārši te būtu acu priekšā tas viss. Tev nav kaut kādi mazie haki, kā tu mēģināji to savu pilotu eksāmenu nolikt. Kā tu mācījies, kāda bija tava metode? Nē, laikam tā kā vecais smagais vienkārši lasi, pildi uzdevums, nečītojies ar ChatGPT, bet tiešām spiedz sevi saprast visu nakti, 3 naktis pēc kārtas, ja vajag tā kā. Tas bija ļoti smagi, tā kā objektīvi. Es priecājos, ja kādam tas bija viegli, man tas bija ļoti grūti, bet es spiedu cauri un izspiedu. Jo es, piemēram, šaubos, vai man derētu 3 naktis, man būtu tieši pretējs. Es neko neuztvertu, pat droši vien būtu, ka pa maziem gabaliem jāsadala un kaut kā tā jāmēģina atcerēties, jo man pilnīgi atmiņas jūt, kas nav tikai, es domāju, vecums, tas arī dēļ tā, kā mēs patērējam informāciju, ka tev nekur nav jādomā ikdienā, karti telefonā, viss, tu vienkārši visu atrodi. Tā kā 3 naktis. Zini, īstenībā es aizgāju uz aptieku un paprasīju, kādas ripas var palīdzēt tur atmiņu stiprināt, un kaut kā tur mēnesi pirms eksāmeniem es vienkārši viņus pieliku klāt. Sliktāk nepaliks no kodiem ženšaņa. Jā. Es nezinu, vai labāk palika, bet placebo ir nedrīkst underestimēt placebo arī, vai ne? Ok, labi. Tad tas ir pēdējais, kā tu savu prātu uztur, ja, piemēram, jo, tu liki pilotiesības. Es zinu, ka man ir paziņas, kas, piemēram, valodas mācās. Arī tieši tā, lai arī tur demence atvairītu un vairāk. Es joprojām nodarbinātu ikdienā. Un tagad es, piemēram, programmēšanu mācos. Tas arī ir crazy fucking grūti, bet, tu to spied cauri, dari un sāk sanākt. Bet par to fizisko treniņu, par to labseju izstāstu sīkāk. Tad tev ir tas, ka tu dari katru dienu vienkārši liec to slodzi, tā diezgan intensīvs slodzi, tas tev palīdz atslēgties droši vien muskuļus, tu guli ok, viss tev ir labi no tā, ka tu sev šādu slodzi uzliec. Jā, es teiktu, ka tas lielākais efekts, ko es izjūtu, ir, ka tev stresa noturība paliek lielāka. Spēks fiziski ir vairāk, bet tev viņi īstenībā ikdienā nekur nevajag, tu neko smagu nenēsā. Ja. Bet stress, es esmu novērojis, ka tas ir labā fiziskā formā, tad stresa noturība ir krietni labāka, un tu labāk vari neuzkāpt tas stresa līmenis tik augsts, ka tu tāds stulbs ļoti lēmums pieņemt, un tā tu vēl kaut kā vari menedžēt mazliet. Zini, kas man patīk no tā, ko tu saki? Es joprojām domāju, ka ir jāiet pie trenera. Vismaz tā, ka tu sāc kaut ko tādu savā dzīvē, tu piemēram sporta vai kā. Bet tas, ko es esmu ļoti bieži domājusi, un kas man trūkst, manuprāt, kad tu aiziet pie trenera, viņš ir tā kā pēc šablona. Tad sāksim pamazām likt svaru to un to. Bet neviens treneris man nekad nav paprasījis, kā tev ir ar anxiety, ar trauksmi, piemēram, vai tev ir bijuši kaut kādas depresijas. Tas, ko esmu sapratusi, arī pēc sajūtām un pavirši lasot, bet šos gribētu pat dziļāk kaut ko lasīt, es neesmu atradusi tādu materiālu,
kā, piemēram, slodzi ietekmē atkarībā no tā, kāds ir tavs tā kā emocionālais stāvoklis. Jo, piemēram, man arī ir kolēģi, lai viņi izdzīvot, viņi iet tik pārdienas uz sporta zāli, uz boksu, viņai vajag reāli izlikt. Ja es Jā. aiziešu uz šādu vienu treniņu, es nedēļu būšu beigta, es negulēšu, man Jā. būs šausmīga trauksme, es jutīšos fiziski slikts, pat parunāt nevarēšu. Ja? Jo man ir, manuprāt, ļoti jūtīga nervu sistēma, un šo es sapratu pati. Un te ir tas, ko tu saki, nevis Jā. tu treneri, bet es no sevis pati sapratu, ka man neder tas standarts 3 reizes nedēļā spēka treniņi tagad, jā. Jā, bet zini, kas ir gan rēcīgi, ka tev ir apņemšanās taisīt mazāk treniņus. Tas, man liekas, vienīgais cilvēks pasaulē, kam ir vajadzīga jaungada apņemšanās, lai taisītu mazāk treniņus. Tu izmanto no tehnoloģijām, bet, piemēram, arī AI es sācis izmantot, lai atkal kaut kādu savu dzīvesveidu koriģētu? Es mēru asins spiedienu, tā ir mana tehnoloģija. Citu īsti nedara neko. Nu jā, kad tu ej skriet krosu, un tu gribi zināt, kurā brīdī tu pabeidzi un iet mājās. Bet man liekas, tas ir ļoti liels points par to, ka tev ir baigi jābūt ekspertam pašam par sevi, par savu veselību. Un tas, ko tu teici, izcils piemērs. Es arī godīgi sakot, nedomāju, ka kaut kā var panākt, lai tie treneri paliek tik ļoti, es nezinu, uz tevi vērsti un tik ļoti specifiski un tik ļoti zinoši tieši par tevi. Tas, man liekas, vienkārši gandrīz nav iespējams. Tas pats stāsts, ka tu nevari aiziet pie kāda konsultanta, lai viņš tev uztaisa $1 miljonu kompāniju. Bet es skatos, ar ChatGPT man reklamē, ka viņiem ir tā sadaļa ChatGPT Health, kurā tu vari saslēgt ar savu smart un gudro pulksteni, viedo pulksteni. Un viņš jau tā kā bez maz vai dienā dos tur padoms. Tagad, ja tev mērķis ir novājiet, ēd pirms šos produktus. Tagad ej uztaisi šādu treniņu. Un es domāju, ka šis ir tikai laika jautājums. Viss runā par tiem asistentiem, ka arvien vairāk mums būs šie asistenti. Es domāju, tie ir apdraudēts. Šie varētu būt tie, kas tev personalizēti varētu saprast, jo tev ir, piemēram, pagājušajā tu labi negulēji, ja tev ir pārāk daudz stresa līmenis, tev tur dzīvē bija tas un tas, tagad dari to un to. Es domāju, ka šis varētu būt pagrieziena punkts, un tas ir tikai diezgan īsi laika jautājums, ka mums būs cilvēku grupa, kas izmanto šos AI trenerus ēšanā un arī fiziskajā. Ko domā? Es domāju, ka jā, tam ir eventuāli tur jānonāk. Tā pašā laikā es vēl nesen iedevu ChatGPT datus, no kuriem es viņam palūdzu saskaitīt kaut kādus datus no visas kopas, cik tagad ir tieši par Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tur ir kaut kāda summa, un viņš saputuroja, kuras valsts ir, kuras nav Eiropas Savienībā, un iedod kaut kāds pilnīgi random atpakaļ. Ja? Un, protams, ka tu negribi, lai viņš iedod atpakaļ tādu randomu par to, kas tev ir jāēd vai jādara, un saškarēt kaut ko ar veselību. Ja? Tā kā es domāju, jā, cool, bet mēs noteikti tur neesam vēl šobrīd, un jādomā pašam. Es nesaku jāiet pie doktora, bet ir jādomā arī pašam līdzi un jāorientējās apmēram, ja runa par proteīnu, tev ir apmēram jāsaprot benchmark, cik daudz tev vajag uz kilogramu uzņemt un kas varētu būt pilnīgi off, jo viņš kļūdās. Kaut kad viņš kļūdās, tas ir jājais. Jā. Labi, ko tu dari ar ēšanu? Viens ir sports, katru dienu tev ir sports, tu ir bagātinātājs, ēšana tavs bizness, jā, kā tu pats to ievēro dzīvē? Jā. Es īstenībā pilnīgi esmu pārgājis uz complete mealiem. Tādā ziņā, ka pārgājis kā ēdiens, kā funkcija. Es netaisu sev omleti no rīta vai pusdienās tur kaut kādu salātus. Es atskrūvēju bunžu un izdzeru vienkārši complete meal. Izstāstā, kas ir complete meal? Ko tas nozīmē? Complete meal, jā. Tā ir kategorija ar ēdienu. Tā kā pilnvērtīgi maltīti, bet parasti šķidrā veidā. Varbūt dažādi, bet šķidrā veidā ir baigi ērti. Tur ir, teiksim, 400 kalorijas, 20 gramu proteīna vai 25 vai 30, kā kurā tur versijā. Praktiski nav cukura, kaut kā tur pāris gramu. Piemēram, varbūt vegānā versija vai varbūt uz piena bāzes. Man vienmēr patīk vegānā. Tad tur ir kaut kādi 26 minerāli un vitamīni pareizā daļā no tavas dienas devas. Tur ir ogļhidrāti, tauki veselīgi iekšā. Un tas viss ir vienkārši pudelē un garšo, piemēram, pēc zemenēm. Tu viņu izmauc un 4-5 stundas, tā kā you're good. Un tad tev paliek viena ēdienreize dienā, kur tu vari uzņemt skaisti, lai baudītu dzīvi. Aiziet uz restorānu vai draugiem satikties vai kaut ko tieši, kas tev ļoti garšo, tu gribi apēst, piemēram, vienkārši. Bet tu esi, tipiski manā gadījumā, es esmu brokastis un pusdienas, es coveroju pilnīgi ar to complete meal.
Es varētu ar tevi tagad runāt, piemēram, un dažos malkos izdzert, un man nepatērējas laiks, un es neuzņemu kaut kādu trāšu, ko es varu tur voltā pasūtīt. Es nezinu, tu zini, bet voltā kaut kāda 80% no tā, ko cilvēki pasūta, tas ir no McDonald's. Tad vēl kaut kādi procenti 10 ir no citiem fast foodiem. Un tad tikai mazs tur fractions ir, ko cilvēki pasūta, ko normāli. Bet kur tu dabū tādu to pudeli? Tu pats viņus atājies iepriekš, tur viss, vai tas ir kaut kas gatavs, ko tu pēdzi, tev kāda tas ir pats piedāvājums? Jā, es pērku gatavi. Ir pāris lielie ražotāji pasaulē. Kaut kas ir UK, kaut kas ir Vācijā un kaut kas ir Amerikā. Un tas ir tā īstenībā complete meals kā kategorija pastāv gadus 15. Okay. Viņa nav nemaz kaut kas tik ļoti neparasts, bet viņa ir baigi maz zināma Latvijā. Teiksim, tur UK lidostās, benzīntankos, Šveicē, benzīntankos, lidostās starp visiem fast foodiem, ko tu tur var atrast stāvarī. Tāda lieta, kas ir complete meals, tipiski tā ir pudele, un viņā ir parasti 400 vai 500 kalorijas, un viss sabalansēts. Garšo pēc, vaniļas, šokolādes, zemenēm. Tu viņu izmauc, un tas veselīgi aizpildīs to pārtiku. Tas makroelements un droši vien mikro, ko tev vajag. Bet man jautājums par to, tas ir šķidrā formā, un cik esmu dzirdējis, arī runā par smūtijiem vai kā, ka mums vajag tās šķiedrvielas, mums vajag zarnām kaut ko tur, kur gramot, un lai būtu tas cietais produkts. Tas cietais ir no tās vienas maltītes dienā, ko tu tā kā uzņem tā kā cieto pārtiku, jo ar to šķidro jau tur nebūs tas cietais sastāvs. Tur ir šķiedrvielas, diezgan labs daudzums pie tam iekšā klāt. Viņš ir complete meals, viņš ir tā kā perfekti veselīgs ēdiens, ko tev vajadzētu uzņemt, bet vienkārši pudelē. Tur ir šķiedrvielas klāt, bet, protams, tas ēst vienu reizi to cieto ēdienu ir labi. Mūsu uzturu speciālisti, Nutrimegā, ar viņiem es par šo runāju, viņi teica, ka katru dienu būtu vēlams ēst kaut ko citu, tāpēc, lai neaizmirstu tur kuņģis un zārnas un viss tas, ko darīt ar cietu pārtiku. Un cik sen jau tu izmanto šo complete, ja pabeigtos, nezinu, sen kaut pusotru gadu pārgājis, saprotu, ka tas ir super ērti, un tas ir tikai viegls veids, kā ar pārliecību ēst veselīgu sastāvu katru dienu. Es par šo, tas pirmais cilvēks, kurš zina kaut ko tā dara, bet es par to dzirdēju, pirms daudziem gadiem es intervēju Ķirsonu. Viņš tos pētnieks kaut kādu materiālu, un tad viņš toreiz stāstīja, tas bija pēc finanšu krīzes, un viņi tur restruktūrizēja, viņiem bija banka pielikusi tā kā nosacītu uzraugu, lai viņš tur veiksmīgi izietu ārā, un tad viņš teica, jā, tagad mēs mēģinām veselīgāk, tās kartupeļu pankūks nestāv visu laiku tajā eļļā, un šeit, ziniet, vispār šobrīd ir tāds jauns trends, ka tu nopērc glāzi, kurā ir iekšā viss tev vajadzīgās vielas, jo cilvēki ir steidzīgi, viņiem nav laika, tāpēc viņi izdara, un tas ir nākotnes bizness. Tas pirms gadiem 8, kad viņš man to stāstīja. Un tu tad esi pirmais cilvēks, kurš es redzu, kurš to reāli arī izmanto. Pielieto ikdienā. Jā, bet, piemēram, Silikona ielā ļoti daudzi founderi dzīvo uz complete mealiem, tāpēc, ka tas ļoti daudz ietaupa laiku, un tas ļoti daudz dod, ka tu vieglā veidā esi nomenedžējis, uzņēmis visus vitamīnus un minerālu vielas normālās attiecībās, jo tev vajag, bildot to jauno startup. Jā, Silikona ielā ir ļoti populāra. Tur dažiem arī tur ir ļoti Silikona ielā ir daudz lietas populāra, bet reizēm arī maskulīni par daudz, ja tu paskaties. Tas bija arī apruna, kā arī Zukenbergs pats kā tīri fizioloģiski mainījies, un arī Bezos, ja kā viņi ir druskačājuši muskuļus un kā izskatās. Tas tāds arī modas lieta bišķīt. Jā. Neapšaubu to ideju, bet tas arī ir izmaksu ziņā dārgāk, es pieļauju, ne? Cik tāda pudele. Tas ir lētāk nekā ēst omleti un maizi un viespienu. Jā. Tad vienu bunžiņu maksā, piemēram, 2-3 eiro. Tas gan izklausās dīvaini. Tur nav nekāda konservanta, lai viņi saglabātu tajā bunžā? Kas tā kā būtu kā kuram ražotājiem ir tādi, kas ir tur ļoti, ļoti tīri, un tad tie ir tā kā bišķiņi dārgāki, bet tas nav tā, ka tie ir 15 eiro par pudeli. Tur pats dārgākais var būt kaut kādi 4-5 varbūt. Jā, tas tiešām ir ļoti, ļoti liels risinājums ēšanai, jā. Labi, mēs zinām par to, kā tu sporto, mēs zinām par to, kā tu ēd, kā tu trenē savu atmiņu. Kas ir ar iešanu pie ārstiem? Cik bieži tu ej pie ārsta, lai tagad veiktu tomēr kaut kādas arī obligātās veselības uzraudzības lietas? Visu laiku.
Visu laiku. Nu, tā kā visu Karjeras laiku, kad tu, ej. jā, es esmu, nu, principā, mans režīms šobrīd ir tāds, ka es Rīgā, nu, Latvijā vienu nedēļu mēnesī apmēram. Dažus mēnešus nesanāk atbraukt, bet tā es esmu. Nu, principā katrā reizē es aizēju līdz klīnikai, kaut ko pasūdzēties, pamērīt, pašprecēt iekšā vakcīnas visādas jaunākās, kas ir iznākušas, pieslēgt citreiz vienkārši vitamīnus salaist vēnā. Un tā, nu, jāiet daudz pie ārsta, tas ir mans secinājums. Kādas vakcīnas tu laidi iekšā, kas tas tāds ir? Viss, kas ir iznākuši, es aizēju pie ārsta, es saku, ka, kas jums tur jauns sanācis, maucam iekšā. Un, nu, ir viss kaut kas, ir kaut kādi jauni vīrusi, pret kaut kādiem jauniem vīrusiem atrasts kaut kāds vakcīnas, tur parastā gripa ikgadējā. Bet tas ir tā kā sievietes skaistumkopšanā, tur kaut kādas injekcijas taist arī. Ir kaut kas tā kā vīrieši arī jomā kaut ko tādu? Nu, viens bija vakcīna pret gripu vai covid, to es Jā. saprotu. Vai arī kaut kas tā kā skaistuma vai labsajūtas injekcijas, ko arī tādas taisi? Nē, bet ja tāds, es par tādām zinātu, droši vien taisītu, bet es nezinu tādām. Bet, nu, piemēram, kas ir noteikti, nu, tā kā tur aizēj pie doka un palūdz, lai viņš tev vēnā salaiž iekšā visāds vitamīnus. Tas ir super, nu, tur pasēdi, pameditē, kaut ko palasī, tur pusstundas laikā tev ieiet iekšā, tur ar ļoti labu bioavailability vitamīnu. Kāpēc tev vajag vitamīnus? Tu sporto, tu ēd pareizi, jo sabalansēt pārtika, tev uztur bagātinātājs. Tas izklausās par daudz, tāda nedaudz apsēstība. Kāpēc tev vajag Jā, vēl Zini kā, varbūt, ka tā arī nav slikti, ka tā ir apsēstība. Nu kā, nu mums jau tas organisms nebija īsti nekad paredzēts, ka mēs dzīvosim tur 80 un 90 gadus īsti. Nu, tā kā, es domāju, viss, kas notiek pēc 30, viņš turās vienkārši uz moderno medicīnu un tehnoloģijām. Mēs iesākam ar testosteronu. Par īsto testosteronu tu neesi domājis, vai esi runājis ar ārstu. Tu joprojām esi uz tiem augu. Jā, es esmu uz tiem augiem. Es zinu, ka var tā kā špricēt un tur ņemties un tā. Un es esmu dzirdējis, ka ir ļoti efektīvi un strādā, bet man liekas, ja es jūtu, ka man labi palīdz un apmierina, kādas ir pārmaiņas no tā auga, tad man liekas simpātiskāk tā kā nesākt varbūt špricēties un ņemties. Jo man liekas, ar visām tām lietām ir tā, ka tev veidojās tolerants pret jebko. Un kamēr tu vari ar kaut kādu mazāku devu vai kaut kādu mazāku metodiku, vieglāku, panākt vēlamo rezultātu, tikmēr nemēģini viņu overkillot ar kaut kādu smagu artilēriju. Varbūt nonāks eventuāli, ka tev vajadzēs to smago, bet ja tu sāksi ar smago, ko darīsi? Tad, kad tev būs tolerants pret to, ko tad darīsi. Tā. Nu jā, ja palīdz, kāpēc kaut ko vajag tādu lielāku ņemt, vai ne? Bet, par tiem ārstiem es joprojām gribēju, labi, tu aizgāji tur vitamīnas, kas ir tāds, arī pašajūtas un labsajūtas uzlabošanai, bet tāds obligāti ārsti, kardiologs, urologs, šādas lietas, tu arī apmeklē? Jā, katru gadu, un tur noteikti, varbūt 2 reizes gadā obligāti, jā. Noskanēt smadzenes, noskanēt kaut kādas sonogrāfijas iekšā par orgāniem, taisu audzēju marķierus, ārsts, starp citu, ļoti negrib atzīmēt tos audzēju marķierus, viņi saka, tev nekas nevar būt, tev esi jauns, un tam līdzīgi viņus vienmēr uzspiež. Plaušām, tur to capacity pārbauda, vai viņas jau turpējām labi uzņem skābekli un tā. Fizioterapeits paskatās, vai kaut kas tur nesāk šķiepties, vai tā. Sirdi, uz slodzes pārbaudi, un laikam kaut kādas tur tās ekogrammas, un tad tu pieslēdz vēl tos vadus un nesā visu dienu tos vadus līdzi, un tad tur nodod ārstam to aparātu. Un, visu iespējamo. Restīvi, tu izdari visu iespējamo, tāpēc, ka tu gribi zināt pēc iespējas laicīgāk, ja kaut kas ir jāsāk risināt. Uztur bagātinātāji. Nemin nosaukums, lūdzu. Tas arī nebūtu likuma pārkāpums, bet man galīgi negribās atkal kaut kāds uguņus izsaukt. Es pat nezinu tos nosaukums. Jā, bet jā, tad tev ir tas testosterons, kas ir augu, kas vēl? Testosterons, tad ir kaut kāds tabletītes, kas palīdz augt matiem un ragiem un nagiem. Tev vārds ir, kā viņām tiki? Savā burbulī nezinu džekus, kas viņus nedzertu. Ja tu aizbrauc paslēpot ar čaļiem, tad tu redzi, ka somās visiem ir. Tāpēc, ka neviens negrib tā kā, zaudēt visas matus un tā. Kaut kāds kreatīns, kaut kāds aminoskābes, kaut kāds uzturošos daudzumos. Tad ir tāda gaba,
kaut kas ir jau sirdī jāsāk man bijis dzert, kas īstenībā nav vairs tieši suplements, bet kaut kas mainījies un vienkārši, lai menedžētu spiedienu, ir nepietiek ar visu veselīgo dzīvesveidu. Jāsāk lietot kaut kas. Un tu ej visu laiku pie ārstiem, tad viņi tev pasaka to. Un es mēru asinsspiedienu katru dienu 2 reizes. No rīta un vakarā. Kāpēc 2 reizes? No rīta, tāpēc, tāpēc, ka vajag no rīta un vakarā mērīt. Un tā man kardiologs teica, un tad es dažreiz ar viņu satiekos online un es viņam parādu, kas tur notiek. Viņš man pasaka, varbūt man vajag kaut ko padzert vairāk vai kaut ko mazāk. Tā. Tas ir tāds nopietns background, tāds vēl viens tāds side quests dzīvē par to, man liekas, par to veselību, ka tev vairs nav 25. Nē, es pilnībā tev piekrītu, bet, zini kā, es domāju, no vienas puses, tu kā saka, tu visu šito dari, bet, joprojām, tu regulāri ej pie ārstiem. Jā. Tur kaut ko ielēs, kāds vitamīns vai kā. Vajadzētu jau būt tā, ka tu to visu dari un pie ārstam nevajag iet, jo tu viss ir tu esi super veselīgs un viss ir kārtībā. Tu pareizi ēd, nav tev uztur bagātnes, tu jau pareizi ēd, tu jau uzņem ar to pabeigtu ēdienu bunžā visas vajadzīgās mikro un makrovielas. Es vienkārši zinu, kā cilvēki teiks kaut kāds, ko tā teikt, bet pagaidām viņš visu dara super veselam, vai ne? Kādas vispār sūdzības? Bet tu saki vecums, jā? Normālās dabiskās vecumu lietas. Vecums nāk, bet es domāju, ka tas ir tā kā arī ar biznesā. Vienmēr var būt labāk, un man liekas, ka ir tāda patiesība par biznesu, lai stāvētu uz vietas, ir ļoti ātri jāskrien. Un tad, lai tu vēl attīstītos, tev vispār tur ir vienkārši kaut kas crazy jādara. Un par veselību ir tas pats, un tā kā viņu vienkārši uzturēt, tas ir liels darbs, un viņu vēl īpaši tur uzlabot. Piemēram, mēs tagad ar džekiem kāpsim Kilimandžāro, un tad mēs visi kaut kādus pēdējos 9 mēnešus, mums ir tāda misija, visiem bija tā kā uzlabot, būt savā labākajā formā, bet mēs visi esam tādi, gandrīz pie mums vienam pat ir pār 40, bet jā, mēs visi esam apmēram 37. Un visi sāk skriet, daudz vairāk saka trenēties, daudz vairāk, un tā kā iespringām un tā. Es domāju, ka mēs bez trenēšanās neuzkāptu, bet tagad mēs visi tur saspringām. Un tad tev ir reāli jāpaceļ savs tāds stāvoklis 9 mēnešos, un tas ir liels darbs, jā. Nevar atļauties vienkārši noslimot 2 nedēļas gripu. Tev vajag, lai tev ir vakcīna, un tu neslimo. Jā, bet cik daudz, domāju, tagad klausos, ir tas tavs grupas ietekme, tā vide, kurā tu esi. Un tu saki, visiem tur somās ir tāda bunģa, vai tas un tas. Cik daudz arī tas, ka jūs viens otru tā kā ietekmējat, gribas pamēģināt, jo citi to dara, padalieties ar to, kas man tur šāds sajūts un palīdz tas vai tas, es to daru. Tev tā vide arī tāda, vai ne? Es domāju, ļoti daudz. Man tāds draugs Gats, kurš tajā pirtī toreiz izstāstīja par tiem testosteroniem, tā kā es viņam vienmēr būšu super pateicīgs par to. Es viņam neko tādu neprasīju. Viņš vienkārši kaut kā tā, klausies, tu jūti tā kā, kad tā migla tur smadzenēs un tā. Es saku, jā, kas tas ir par sūdu? Un kā man arī, es arī vienkārši straks ar palikt no šitā. Un es atklāju beidzot, kas strādā. Un es zinu to Gatu, viņš tā kā lāsa par tām lietām, vienkārši viņš ir apsēsts ar šito, kurš viņu pazīst. Viņš atrada kaut ko, kā man strādā. Tur rekur var pamēģināt. Un man arī tad strādāja, un es arī džekiem vienkārši pats voluntāri piedāvāju to informāciju. Bet, un pēc tam dzirdēs, ka ir super. Bet tā komūna, protams, ļoti, ļoti ietekmē, bet tev arī ir jābūt aktīvam, tev ir jāprasa. Tu redzi, kādā, piemēram, ir izdevies beidzot muskļus uzaudzēt pusgadu laikā, viņam beigās pārmaiņas. Tu viņam prasi, ko darīji, ko mainīji, un stāsta cilvēki. Pārējām uz beigu daļu izstāst par emocionālo spiedienu. Tādā ziņā, ka es vienmēr smējos, ka man ir pusmūža krīze, ja, vai par pusmūža viedumu, vienalga kā to saukt ironiski, ja, bet tu nonāc tajā kaut kādā posmā, un esmu rasījis atklāt par to, ka man ir, piemēram, bail, ja strādāšu mazāk, es kļūšu mazāk nozīmīgi. Es nerunāju par populāru, bet par to relevants nozīmīgumu. Un tam man arī viens, patiesībā sabiedrībā zināms vīrs atrakstīja Inga, bet mums vīriešiem ir tieši tas pats. Un mums arī vēl palikt, gribas tā kā mazāk, varbūt vairāk veltīt laika cilvēkiem, attiecībām ģimenē, bet ir tā baila, ka tu nebūsi vairs tik nozīmīgs un būtiski zaudēt to relevanci, to nozīmīgumu. Un tas, ko es arī domāju, ja sievietēm varbūt es izjūtu to spiedienu, ka tev ir labi jāizskatās, tev ir vienmēr jābūt, tur. Man droši vien nepiekrītīs daļa, bet es jūtu to priekš darba tirgus un tā. Manuprāt, vīriešiem spiediens, ka tev ir jābūt konkrētā vecumā, tur veiksmīgam, sasniegušam lietas, kāpēc tā vērtē. Sieviete vērtēs pēc izskata ļoti daudz daļēji arī, pat ja neatzīst.
vīrietim varbūt izskatām tā tik ļoti nepiesiesies, bet vērtēs to viņu veiksmī, cik viņš ir veiksmīgs. Vai tu jūti to spiedienu, ka tev ir jābūt veiksmīgam jau tur ap 40, 45? Kas tev uztrauc šajā vecumā? Kas tev jau tomēr jāatvaino vēl par 40, bet... Es tā kā ļoti, ļoti vaisirdīgi atbildēšu. Es domāju, ka katram mums ir kaut kāds galvenais tas stresa avots, un man vienmēr viņš nav bijis īsti tāds ārējs spiediens, man viņš ir bijis milzīgs iekšējs spiediens. Kaut kādi mērķi, ko es pats sev uzlieku, un tad ļoti nežēlīgi pats sevi tiesāju par viņu nesasniegšanu kādreiz un tā. Es esmu arī terapijā gājis kaut 7 gadus, un mazliet šo es esmu normalizējis to iekšējo kritiķi, bet man nav nekam īpaši, es neizjūtu to spiedienu no ārpuses, bet tikai no iekšpuses, un laikam ejot, man ir dēls, 5,5 gadu viņam. Līdz ar viņu man pievienojas vēl viens spiediens, tā kā būt tādam tēvam, lai es varu viņam, lai manuprāt, es esmu labs piemērs. Un tad tas atkal ir rītīgi iekšējs, jo viņš neko jau man nesaka, tā kā tev vajag būt tādam, vai tev šitādam vajag būt, bet tas spiediens nāk no iekšpuses. Tāpēc, jā, es domāju, ka tas arī īstenībā ir vēlamāk un veselīgāk tikai vadīties pēc tā iekšējā spiediena, un varbūt tiem, kam viņš spiež no ārpuses, ļoti daudz pārdefinēt un paskatīties, kā pagriezt tā, lai tomēr tas primārais spiediens un stress un atbildība ir pašam pret sevi, un tad salikt sev tos kritērijus tādus un uz tiem iet. Es domāju, ka tas ir veselīgāk. Varbūt nevajag būt ļoti nežēlīgam pret sevi, bet noteikti vajag tikt vaļā no tās sajūtas, ka, ko sabiedrība no manis prasa, sagaida, kā viņi man tur čadžo. Tā, jā. Kas ir tie tādi iekšējie kritēriji, ko tu esi pats sev uzlicis? Viņi nav tādi universāli kalti akmenī, kas darbojas uz visu mūžu. Viņš visu laiku lietas, tas ir, man liekas, tāpat kā biznesa vadībā, tur jebkurā ir laba pazīme, ja uzņēmums regulāri maina savus KPIs. Un nevis tāpēc, ka mums 15 gadiem bija tādi, tagad mums tas ir stulbi. Principā, tu uzstādi KPI, bieži vien tev jāsaprot, ka derīgam termiņš viņam varbūt būs tikai 6 mēneši. Pēc tam situācija būs advancējusies, un tev būs jāmēr kaut kas savādāk. Un varbūt ir ilgāk, ka pietiks, tad 2 gadi arī, bet viņš visu laiku jāapdei to. Un tad to, ko tu liec sev, tā kā, okay, katru gadu es sarakstu, ko es gribu sasniegt. Kaut kādās 11 jautājumos, tur, sākot no biznesa un finansēm, tur fiziskā forma, kaut kāda garīgā attīstība, arī fanu, ko es gribu šogad fanu izdarīt, kaut kādas lietas un tā, ko es gribu ar dēlu kopā izdarīt, piemēram. Un tad tās arī ir tās lietas, un tu ej gulēt, tu izvēlies to savu sarakstu, man viņš ir tā kā Kindlam līdzīgā tādā aparātā, es viņu tur sarakstīsies, un tu viņu apskaties un domā, kaut vai vienu no šitām šodien pavirzīju uz priekšu, ja nē, tad rītā vienkārši reiz. Un tā. Tu katru gadu tādu sarakstu uztaisi, ja? Jā, es viņus krāju, tā kā tos arī, pirms tam es pārgāju līdz, man tāds rāmīts bija, kur es attaisīju vaļā to stiklu, man tur bija kaut kādi 10 iekšā jau katram gadam. Un gada beigās tu ņem un tu raksti, cik procentus tu izdarīji no tā, ko tu tur biji. Viņš ir jābūt nodefinētam ļoti konkrēti. Izlasīt 10 grāmatas, un tu izlasīji 6, un tad 60% tas izdarīs. Tā. Ļoti mērķiecīgi. Tu teici, ka tev ir arī tas skatu punkts, kāds tu gribi būt savam dēlam. Kāds tu gribi būt tētis savam dēlam? Es gribu ieaudzināt Rojam to, ka viss nāk caur smagu darbu un strādāšanu. Tā kā vienkārši tas ir pirmais. Un otrais ir, kad ja tu pietiekami apņēmīgi sitīsies pret to problēmu, tu viņu vari atrisināt. Nav nekas tāds, ko tu nevari. Man ar tām 2 lietām jau ir, tad es jau varēšu tur tā kā, yes. Kaut ko es kā tēvs esmu izdarījis. Ja viņš zinās, ka viss ir jādara smagu darbu, jāmalc vienkārši nenormāli. Un otrām kārtām, ka visu var izdarīt, bet, dažreiz tas ir ļoti smagi, bet var izdarīt, tad jau labi. Man izstāst, kā tu 5-gadniekam šo ikdienā rādi nācijā. Piemēram, mazo ikdienas 5-gadnieku piemēru. Jā, man ir, teiksim, savas atziņas. Es domāju, nekā tur māte ar tēvs, bet man ir kaut kādas atziņas. Viena no tām ļoti universāla, kas man šķiet ir jādzird tēviem, tie bērni neklausās, ko tu saki, bet viņi tikai skatās, ko tu dari. Un, teiksim, kad es mācījos par pilotu, tad
Rojas man sēdēja blakus, kuras ir instruktori viens uz viens. Mēs tur runājam, piemēram, tur kaut kādu par metroloģiju. Drausmīgi sarežģīti tur brīžiem bija. Un Rojas man sēž blakus, un viņš redz, ka ir grūti. Un tagad ir tā pauzīte, mēs ņemam ik pa laikam. Es ņemu, pagriežos un saku, ka nereāli sarežģīti. Un viņš saka, kā, nu, ko tu darīsi? Es saku, ko es darīšu. Močīšu, kamēr es to saprotu. Un tad es viņam stāstīju, kā tas ir. Ir šausmīgi grūti, citreiz līdz asarām, ka tu liekas, ka tu nesaproti kaut ko. Bet, kad ir jāturpina blietēt, un es turēju viņu tad, rokas stiepienu attālumā visus tos 18 mēnešus. Viņš redzēja, ka bija grūti, bet ir jātiek galā ar to. Tā. Ļoti labi. Man liekas, ka mēs ļoti daudz vai visu pilnīgi izrunājam gan par tavu mentālo, fizisko ārsti, varbūt pa daudz, par grupu, apkārtējo vidi. Ir vēl kaut kas? Vai domājat par to, ka es domāju, ja šo sarunu klausās arī, arī tāda grupa cilvēki kā tu no tās tavas vidas, ir kaut kāda lielā zelta? Es domāju, psihoterapija ir lieta, jo es ļoti, ļoti daudz dzirdu to, ka apkārt ir viedoklis, ka man nevajag nekādus psihoterapeitus un psihologus. Es pats ar sevi parunāšos un tikšu ar visu galā. Tā tas varētu arī likties, un man arī likās, pirms es sāku. Manā gadījumā man piespieda viena ļoti liela attiecību krīze, iet terapijā. Es pilnīgi negaidīju lietas, kuras nāks tur ārā, un noteikti es varu apstiprināt visiem. Neko no tā es ar sevi pirms tam nebiju pārunājis. Nekādas tos jautājumus, un tas, man liekas, ir pilnīgs muļķības. Ja tu domā, ka tu ar sevi baigi labi tiec galā, tas nozīmē varbūt jau to, ka tev īstenībā jau vajag noteikti aiziet, iečakoties, tāpēc, ka varbūt pat labāk ir, ka tu saproti, ka tu netiec galā. Tad tev vismaz ir awareness. Bet, ja tev liekas, ka tu tiec galā, tad tev visticamāk pat nav awareness. Šis tā kā iet pretrunā ar to, ka tu saki fiziskam treniņam, trenerim nevajag. Tu praties, kā tev labāk trenēties. Bet attiecībā uz tavu prātu, tu tomēr tā kā iesaka iet pie kāda cilvēka no malas, jo, manuprāt, sevišķi gudrie cilvēki ļoti labi apčakarēs paši sev ar spēcīgiem argumentiem, kāpēc ar viņiem viss ir kārtībā un nevajag iet pie tā terapeita. Tu zini, jā, varētu būt, ka, teiksim, tāpat kā pie zobārsta, tu nevari izdarīt pats sev īsti. Ir kaut kādas disciplīnas, bet tas, jebkurā gadījumā, tev ir, es teiktu, laikam, ka es neredzu to pretrunu, bet tā metodika ir savādāka. Ja tu trenēties, tu vari pats, un sajust, ka tev palīdz labāk viena vai otra treniņa, tu vari pats. Pie zobārsta sajust, ka tev vajag aiziet arī, tu vari pats, tikai tu nevari vairs salabot, bet pie tā terapeita atkal tomēr tu pats, tāpēc, ka tu pats izdomā aiziet, un tu pats strādā ar sevi. Jo tā vispār tas terapeits, kas ir bijis, zinās, tu tur aizēji, čau, un viss, un nekas nenotiek. Vai nu tu tur kaut ko runā un risini, vai nu nē. Un pats viņš neko tev ar tevīm nedara tur, jā. Ka jā. Laikam neredz, nav pretruna, es domāju. Okay. Nē, jā. Es vienkārši domāju, šobrīd arī tas ir svarīgi, tas, ko tu saki, jo es arī redzu, ka vien vairāk arī mēdī šobrīd arī ceļ augšā to, ka Latvijā vīriešiem ir ļoti zemā. Liels problēmas ar gan fizisko, gan mentālo veselību, vai ne? Mēs redzam, ka mēs esam gan augstākie alkohola patēriņa ziņā, gan nodzeršanās, teiksim, tā nevis patēriņa, gan arī pašnāvība un tā tālāk. Tā tas ir jautājums, kur aiziet. Es tik pieļauju, ka reizēm arī varbūt jautājums, cik mums ir labi tie kvalitatīvie psihoterapeiti vai psihologi. Un ka tā arī, manuprāt, varētu būt problēma. Ne tā pieejamība un tīri finansiāli. Tev ir jābūt ekspertam eventuāli. Es meklēju savu terapeitu, es kopā aizgāju pie kādiem 3, jā, laikam, vai pat 4, un atradu. Tev ir jāpieslēdzas tam pilnīgi nopietni. Tāpat kā pie treneriem, tev ir jāizvēlas viņš. Tas ir nopietns uzdevums izvēlēties savējo. Nomainīt viņu, ja kaut kas sāk smagi neiet tur un tā. Es domāju, ka mums Latvijā ir diezgan sakarīga pieejamība un tā kā arī ļoti, ļoti labi speciālisti, bet katram savs īstais. Domāju, ka noteikti vajag turēties pa gabalu no visādiem tur ēteriskajiem, ezotēriskajiem un tādiem dīvainajiem. Noteikti ir svarīgi, lai viņam ir medicīnas grāds un kaut kāda klīniskā psihoterapija vismaz un tā. Nevajag tur ezotēriku maukt. Bet tā vispār eksperti mums, manuprāt, ir.
Šis varbūt būs privāts jautājums, personisks jautājums, tā kā tu arī droši neatbildēt, bet no tām 7 gadu terapijām ir kaut kāda lieta, ko atziņa, tu pateikt par sevi, ko tu saprati. Tu noteikti daudz ko saprati, bet ir kaut kāda lieta, ko tu vari atklāt, ko tu saprati par sevi. Es šausmīgi daudz sevi nosodīju. Un tad, kad tu tādā mindsetā esi, ka tu šausmīgi daudz nosodi sevi, tad apkārt arī tev blakus nav viegli. Ir tāds kaut kāds džadžers tev uzrādās. Tu ienāc istabā Kristovs Blaus, bet tur ir vēl ienāk kaut kāds džadžers beigais. Un viņš gan tevi tur slānī, gan apkārt cilvēkus slānī, un visi jūtās tā kā diezgan saspiest, satraukti. Un otrs ir tas, ka jebkurai lietai, ko tu varbūt sevi vēlētos nosodīt pirmā brīdī, viņai ir arī kaut kāds upsides, ļoti pozitīvs un labvēlīgs tev dzīvē, ko šīs kaut kāda tava, nezinu, šķautne tev ļoti daudz dod arī. Ne tikai traucē, ņem, nezinu, kaitina tevi, bet un tad tu atrod visādus aspektus, ko viņi tev ir ļoti daudz nākusi par labu un palīdzējusi. Un tad tu vienkārši sāc pats sevi uztvert labvēlīgāk un negaidi no sevis to, ka viss būs vienmēr kaut kā perfekti. Bet tu tā mēģini tā mierīgāk uz sevi pastīties, un mazliet tā sajūta ir tāda, kā tu skaties uz savu bērnu. Tev ir bērni, tu zini, vai viņi visu dara ideāli, nē, bet viņus nenormāli mīl. Jā. Pat tad, ja viņi kaut kādas superpodas nogāž, arī tajā brīdī tev nav nekādu šaubu, vai tu viņu mīli. Ja? Un tas ir kaut kas līdzīgs, kas tev ir jāizdara ar sevi. Manā terapijā bija tā, ka es kaut kā nedaudz kļuvu par vecāku pats sev. Un pats sev varēja paaudzināt un sniegt kaut kādu to labvēlīgo pieņemšanu, kuru pirms tam nevarēja. Bet tu šeit laikam tāpat izlien ārā džadžers, tas nosodītājs, ne? Tas, ko es sapratu Jā, terapijā, protams. Viņa noderīga, tu saproti to mehānismu, kas tas tev ļoti palīdz, bet tā līdz galam no tā vaļā tikt, manuprāt, nevar. Vienkārši tev ir vairāk apzinātība, ka, kurš tagad sāk runāt atkal, jā? Kā tev? Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tas ir tieši tāpat kā ar visu. Tāpēc, ka tu iemācies trenēties un spēj sevi novest labā formā, tikko tu beigsi to darīt, tad atkal pārvērtīsies par pļēcku. Un tas par to mentālo ir tas pats. Un tā kā tu beidz ar sevi strādāt vai paliec pavirši par šiem jautājumiem, tu viņos regresēsi. Protams, jā. Nobeigumā no tavas šī gada 11 lietu listes, es nezinu, bet tas nav tā kā sapņu atklāšana, pirms ir izdarīt. Vai tu pateiksi, ko tu gribi ar dēlu darīt šogad? Tas ir sarakstēts ar bērnu, gribi izdarīt. Jā. Mēs tagad brauksim slēpot. Nedēļu būsim kopā. Un tas būs interesants tāds case, ka mēs esam divi. Mums nebūs arī līdz auklīte. Mums nebūs mamma līdz. Mēs vienkārši būsim tā kā divi čaļi kaut kur Francijas Alpos un dīlosim ar saviem jautājumiem. Izklausās baigi. Mans vīrs bija šāda vasarā arī ar mūsu 5-gadīgo dēlu. Viņi divi tā uz Itāliju brauc. Man liekas, ka ļoti labi. Labi attiecībām un tā, super. Tā, paldies tev liels, Kristof, par sarunu. Klausies, ja ir kādam jautājumam pēc tam, ko grib tev uzdot, var tev uzrakstīt kaut kur LinkedInā vai kā? Jā, var uzrakstīt LinkedInā. Viņiem arī vajag šo plecu no tevis un kaut kādu padomu, ja? Kur tu atbildi? Tu esi aizemts, es zinu, tur arī man reizēm neatbild uzreiz, kas ir pilnībā saprotam, bet kurā tīklā tu esi vairāk? Mēs Laikam LinkedInā var darīt. Labi, paldies tev liels. Tev arī, paldies. Jā, tā. Laicam, čau.